jau kādu laiku ar agro piedāvājumu klāstā ir arī Bogbala minerālmēslu kaisītājs. Bogbala firma nākus no Dānijas un jau vairākus gadu desmitus to vien dara, kā izstrādā un pilnveido dažādus savus minerālmēslu kliedētājus. Un jau patiesībā Bogbala bija pirmā firma pasaulē, kas kaisītājus aprīkoja ar svaru sistēmu. 1988. gadā tas bija. Tātad jau tad Bogbala ļoti lielu uzmanību pievērsa kaisīšanas, izkliedēšanas precizitātei tiešām pēc svaru, to, ko rāda svari, nevis pēc tilpuma masas. Un līdz ar to šai precizitātei pievēršot lielu uzmanību, Bogbala saprata, ka ir nepieciešams, ka diski rotē virzienā uz sevi. Līdz ar to, lai to kaisīšanu dabūtu pēc iespējas vienmērīgāku šādā sistēmā, kad diski rotē uz iekšpusi, uz sevi, tad katrs disks paņem visu darba platumu no vienas tehnoloģiskās sliedes blakus esošās līdz otrai blakus esošai tehnoloģiskai sliedē. Un to pašu darīja blakus otrs disks. Un tas nozīmē, ka katra vieta, kur uz lauka atrodas, ir minerālmēsli nākuši no četriem diskiem. Tātad uz vienu pusi braucošiem 1-2 diskiem un arī pretējā pusē braucošiem atkal 1-2 diskiem. Līdz ar to ir panākta ļoti liela vienmērība. Patiesībā šo vienmērību Bogbala firma ir pilnveidojusi ar lielu testa halli. Viņi izbūvēja milzīgu testa halli, kur visu gadu laikā, ziemā, vasarā, mierīgi var testēt, neskatoties uz laika apstākļiem, var testēt dažādus modeļus un ar dažādiem minerālmēsliem skatīties, kas ir jāmaina, lai izkliedēšana būtu vienmērīgāka. Un protams, šādai precizitātei ir arī tāds neliels mīnus, kas klientiem dažiem nepatīk, ka izmantojot to saucamo lauku malu funkciju, ka mēs braucam pirmo apli ap lauku, ir jāapstājās pirms tam un jāpārslēdz, lai diski grieztos otrā virzienā. Un tikai tad var panākt to precizitāti. Bet tas ir tāds sīkums. Manuprāt, tas nav tik trakākais apstāties un pagaidīt, ka diski apstājās un pārsteigties otrādāk. Bet savukārt, ja strādā lielos platumos, 27 un vairāk tehnoloģiskos sliežu metri, tad šī funkcija ir pilnveidota ar tā saucamo dinamisko lauku malu kontroli, kad viss tas notiekās ar podziņas nospiešanu pultī uz traktorā, un tad var izvēlēties, vai tā lauku mala ir labajā pusē vai kreisajā, un tad tas ir ļoti vienkārši. Bogbala arī piedāvā tādu interesantu funkciju, ka mēs varam sākt darbu burtiski braucot pa lauku malu. Piemēram, kad zālē gadījumos mēs braucam burtiski pa lauku malu. Tādā gadījumā labais disks, labā diska padeve, tur, kur minerālmēsli birst, aiztaisās ciet. Labais disks griežās, pa velti. Un strādā tikai kreisais disks un arī nonāk lejā tāds šībrītis. Un līdz ar to strādā tikai uz kreiso pusi, uz laukmalu iekšpusi, un tādā veidā var strādāt arī, ja laukā nav sazīmētas tehnoloģiskās sliedes un pirmo reizi. Ja reiz pievērsāmies par pultīm, nedaudz arī par vadību, tad, protams, Bogbala gadījumā ir arī mašīnas aprīkotas kliedētāji ar isobusu, bet tajā pašā laikā ir arī šāda pults, kalibratora TOTS. TOTS pults, kas ir arī visai skārienu jūtīga, krāsaina, ērti lietojama, bet, ja jums nepieciešams strādāt pēc mainīgām devām, pēc kartēm, tad papildus vajadzīgs arī GPS signāls un arī Android planšete, kur to visu var salikt un kurš zīmēt uz ceļu, kur jāiet un kā jau viss sasēts. Bet tajā pašā laikā šī TOTS pults, piemēram, jums ir Bogbala agregāts ar TOTS pulti, tātad ne isobusu, bet jums ir isobus traktors. Tāda pa vidu ieliekot tā saucamo ISO konverteri, jūs šo pulti varat savienot ar isobus traktoru un droši darboties gan ar isobus traktoru un arī bez isobus traktora. Protams, lai panāktu šādu precizitāti, ir Bogbala izstrādājuši speciālas izkliedēšanas lāpstiņas. Piesim, apskatīsimies, kā tad tur izskatās viņas dzīvē reāli. Tātad arī šāds aizsargs ļoti ērti, un līdz ar to mēs tiekam arī pie diskiem. Tātad šīs lāpstiņas ir speciāli izstrādātas abās pusēs, un
Atcerēsimies, ka tā bija tā laukumāla funkcija, kāda mums ir nepieciešams ir arī uz abiem pusēm grieztiem tiem diskiem. Un katrs disks ir savādāk arī numerēts, piemēram, te ir E4T, virsū ir E2T, tad ar kādu darba platumu jūs strādāsiet, paredzam strādāt, tad ir mainās arī lāpstiņas. Lāpstiņu novietojumā ir 4 caurumi, ir jāstāsta pēc instrukcijām, kuros caurumos jums ir jāatzīmē un jāliek. Bet vēl runājot arī par diskiem, ir tik ļoti vienkārši arī vienmēr mums uz lauka paliek arī kādreiz kaut kāds pārpalikums iekšā un nezinu, kur mēs to kaisīt vai nekaisīt. Tāda, lai visu šo mantu izlaistu ārā ļoti viegli, ir atājas lūku vaļā un arī diskā ir ļoti viegls šādi izņemams caurums un varam smuki izbērt arī minēmēslus, kas ir palikuši pāri. Un atkal atliekam atpakaļ ļoti ātri un vienkārši. Tāpat arī par mazgāšanu Bogbāli padomājas, protams, mēs zinām, ka minēmēsli tie diezgan kodīgi un korozīvi, un līdz ar to mazgāšana ļoti svarīga. Tad, piemēram, šeit arī jaunajiem modeļiem ir speciāls mazgāšanas lūkas, kur strūkla ar drošu augstspiedienu mazgāt, un strūkla novirzās un izmazgā visu rāmja iekšpusi. Izmazgā. Tāpat arī šie lukturi patiesībā ir speciāli veidot priekš Bogbāles, un Bogbāle to tā kā lepojās. Tur drošības IP67, tāda gan putekļi, gan mitrums ir 67. klasē, ļoti noslēgti, ļoti kvalitīvi izdarīti, un tas ir ļoti vienkārši izdarāms. Nepiegāju, arī pie visas regulācijas jāatzīmē, ka šiem te Bogbāles kaisītājiem, šim konkrētam 45. modelim, ir jau 4 stāvokļi virzieni, lūkas stāvokļi. Tātad lūciņi, kad ir pilnīgi vaļā, lūciņi standartas vaļā, tad ir mini un mikro. Un mikro gadījumā tie jau pavisam tur ir kilogrami uz hektāra. Līdz ar to jūs varat arī kaisīt dažādus materiālus, dažāda izmēra materiālus, dažādas birstamības materiālus. Vēl pie apkopes jāmin arī tas, ka šāda visa mazgāšana vieta ir padomāta, ka šis konkrēts dubļsags arī ir brīvi noņemams un var tikt klāt visai mazgāšanai, tāpat arī ļoti viegli uzliekams atpakaļ un ar vienu skrūvi pieskrūvējams, lai nepazūd pa ceļa. Protams, visa vadība, tad isobus vai tā pults ir viena lieta, bet otra lieta, kā tas notiek tā reālā darbība. Piedziņa reāli notiek vai nu caur kārdām pārvadu no traktora, vai arī ar hidroplūsmu caur vienu hidropāri uz hidromotoru, bet ir interesanti tas, ka šo hidromotoru noņemot parādās nūtis, kur mēs varam pievienot šo kārdām pārvadu un droši strādāt arī ar kārdām pārvadu. Protams, ir jāatzīmē tas, ka strādājot ar hidrosūkni, ekonomiskums būs labāks, jo degvielas patēriņš būs mazāks, motoram nevajadzēs tik liels apgriezienu. Tāda patiesībā arī visa vadība notiekās ar vienu hidrolisko pāri, kas piedzen hidromotoru. Tas ir tīri uz reduktoru, uz disku griešanos. Visu pārējo regulāciju veids elektriskie motoriņi, mazie elektriski motoriņi. Un šajā konkrētajā gadījumā tas ir ar isobusu, jo šī ir isobus mašīna. Patiesībā Bogbālei ir 2 līnijas. L modeļa līnija un M modeļa līnija. L modeļi ir maziņāki. Tur ir 15. un 20. modelis, un savukārt M līnijā ir 3 modeļi – 35., 45. un 60. Šie abi ir 45. Bogbāle M45W. W nozīmē, ka tas ir uz svaru sistēmas. 45. modelis mazākajā izmērā ir 2000 litru liels, šis konkrētais ir 3000 litru liels, un te ir pieaudzēts jau augstāks līdz 4500 litriem. Šis katrs elements ir 750 litri, un mazais elements ir 450 litri. Un līdz ar to var audzēt, bet maksimālais 45. ir 4500. Ja vajag vēl lielāk, tad jāizvēlas 70. modelis, un tur var uzaudzēt līdz 5550 litriem. Un savukārt vismazākais modelis ir L15, ja nemaldos, sākās ar 720 litriem lielumā. Tenti augšā var būt, protams, un var nebūt. Šādi vienkārši ir ar manuāli attaisāms un aiztaisāms, kas arī ir ļoti ērti un vienkārši.
Šajā gadījumā ir ar hidraulisko piedziņu attaisāms un aiztaisāms. Tas ir pēc katra konkrētā klienta izvēles. Protams, standarta priekšā aizmugurē, standartā ir šādas kāpnītes 45. modelim, un papildus var arī uzlikt arī šāda sānu kāpnītes, trepītes vienā vai otrā pusē, kurā klients vēlās, vai abās divās, un šādā veidā var arī tikt augšā, piemēram, pie atgriešanas, maisu atgriešanas un kaut kāds arī apkopītes. Tāpat jāatzīmē arī darba lukturi. Šajā gadījumā te darba lukturi, darba gaismas nav uzliktas, bet šeit klients izvēlējās, ka vēlās arī darba lukturus, un līdz ar to tas ievērojami palīdzēs viņam no traktora kabīnes redzēt, arī tumsā redzēt, kā minerālmēsli kaisās, jo tie ir speciāli novietot šajā vietā, lai tiešām tumsā redzētu, kā minerālmēsli birst un vai tiešām birst un vai viss ir kārtībā. Protams, ir iespējams arī aprīkot šīs tvētnes, aprīkot ar līmeņa sensoriem. Tas tāds, varbūt tāda lielāka izvirtība, var teikt, bet tāda iespēja arī pastāv. Pie pašas uzstādīšanas jāmin arī, ka šeit izvietotie divi līmeņa rādītāji, kuri vienmēr būtu jāskatās, lai tie būtu līmenī. Un savukārt, ja kaut tabulas rāda, ka jums nepieciešams ir kaut kā savādāk, tad arī te uzliek un nolīmeņo pēc tabulām, pēc vajadzīgiem augstumiem. Protams, šeit mēs arī redzam, ka abi aparāti atrodas uz ritentiņiem. Mēs viņus arī iesakām, tādus arī tomēr ļoti viegli arī pastumt, arī pa šādu bruģīti ļoti viegli pastumt šādu agregātu, un arī kā ar šķūnīnu pa ziemu noliekot, ir šādi ritentiņi ļoti ērti. Un, protams, dotot uz lauka, ka paceļ augstā uz hidrauliku, uz rokām mēs paciem traktora, tad šos ritentiņus noņem nost un atstāja mājās. Laukā labāk viņus nevest, jo var arī nokrist un pazust. Iekšā tvertnē atrodas šādi te maisītāji, kas ir arī ļoti būtiski, lai nedaudz šo minerālmēslus maisītu, apjauktu, bet neuztaisītu pulveri. Un tāpat arī iekšā ir iespējami divi dažādi izmēri, rupjāks siets un smalkāks siets. Rupjāks siets vajadzīgs būt tādos gadījumos, ja izmanto kaut kādu rupjāku un vajag tādu, kas nebirst tik cauri smalkākam sietam. Un, protams, Bogbāle vēl lepojās ar to, ka viņi tagad izveidojuši lielu garu visu elementu krāsošanas līniju, un līdz ar to panākuši to, ka visi elementi nerūsē un ir korozija droši. Un speciāli šāda rotaļlieta, kur mēs jau esam salocījuši jau diezgan krietni, iztaisnot vairs nav iespējams, un var redzēt, cik krāsa ir noturīga, locot ilgstoši kaut vai loca, tik un tā krāsa ir pietiekami elastīga un noturīga. Un šī krāsošanas līnija, pat nemaldos, ir 250 metri gara. Un tāpēc var teikt, ka Bogbāle ļoti domā par to, lai tiešām viņu aparāts strādātu precīzi, droši un ilgstoši un ilgi, un saimnieki būtu apmierināti, un galvenais, lai visa darbība būtu precīza. Šoreiz, laikam, tas ir viss. Protams, lieciet īkšķīšus un abonējiet mūsu kanālu. Un arī šis veidojās tikai tāpēc, ka kāds pat vairāki no mūsu komentatoriem teica, uztaisiet beidzot par Bogbāli. Un tā mēs arī šodien uztaisījām par Bogbāli. Veiksmi visiem, un es tikšos citu reizi par citām tehnikām.